Sveiki visapkārt, atkal es Andris Kojamets. Šoreiz mēs esam mazliet ārpus Ezīša miglā. Kā redzam, mēs esam tādā interesantā vietā kā Bang Bang Shop, jeb kafejnīca. Kas tur notiks, kāda izstāde, sekojam līdzi. Red Lamborghini till I gave it to my bitch. Red Lamborghini till I gave it to my bitch. Red Lamborghini till I gave it to my bitch. Red Lamborghini till I gave it to my bitch. Red Lamborghini till I gave it to my bitch. Red Lamborghini till I gave it to my bitch. Red Lamborghini till I gave it to my bitch. Kas ir tāds apaļš, zobains un vienmēr dusmīgs? Mani skolotāji. Tāds āķīgs jautājums. Kas ir tāds liels, apaļš un ar asiem zobiem? Šeit tas čalis uz plaka, vai ne? Piraņas varbūt tāds? Nē. Prieks redzēt tev Kivi izstādē. Čau, prieks būt dzīvesudrabā un Kivi izstādē. Jā. Kāds Ansim ir sakars ar Kivi vai kāds Kivi sakars ar Ansi? Nekāds. Nekāds? Nē, es esmu cienītājs. Es neesmu liels tāds mākslas fans, bet Kivi man ir tā, pazīstams uz ielas, es viņu atpazīstu, tāpēc nolēmu, ka jāatnāk apskatīties, kāds izskatās, tīri, kā izpaudīsies tas, jo man ietriģēja iepriekšējā izstāde, un tad es gribēju arī šo redzēt. Grafiti tā kā vairāk uz ielām vai atbalsta tomēr arī tādu veidu kā telpās? Grūti pateikt. Es domāju, ka tur ir jānošķir gan jau grafiti un street arts. Es domāju, ka grafiti čaļi tur noteikti viņiem ir kaut kādi principi bišķiņ savādāk, bet es domāju, ka street arts var izpausties arī, savādāk. Street arts varbūt ir arī tomēr ielas, bet es domāju, ka tas, kas ir nācis no ielām, tas arī mēs viņam, mēs to saucam par ielām arī to, ielu hip-hops arī klubā būs ielu hip-hops, kā, es domāju, ka Tu taču iepriekšējo reizi viņam palīdzēji kaut ko ar skaņu, vai ne tā? Nevar zināt. Nevar zināt? Es sveicināts vīrs. Tu noteikti jau kādu laiku prāto, ko nozīmē vēro, ja tā varavīksti. Kaut kāds Daltona redzējums? Kāds tam vispār sakars ar šo izstādi? Kāpēc tik uzzīmēts zīmējums 6. mājas augstumā? Kāpēc izstāde notiek vienlaicīgi 5 dažādās Eiropas valstīs? Kāds vispār tam visam sakars ar vienreiz? Kad varēšu dabūt galdu karjeru holu? Pavisam vienkārši. Dažkārt lietas notiek vienkārši tāpat vien, bez jau kādu speciāli padziļinātu iemeslu. Ar tādu pašu vieglumu aicinu arī jūs uzlūkot šos izstādītos darbus, nemeklējot atbildes uz dzīves jēgu vai teorijas par kosmosa uzbūvu un tā restartu. Čau, ko tu dari? Sveiki, es atnācu apskatīt Kivi izstādi. Apskatīji darbus, vai ne? Apskatīju visus, jā. Ir kāds tāds interesantākais, kurš tev palika atmiņā? Tas pats oriģinālais Grey Rainbow, man pats mīļākais. Ir baigi forši, man patīk zīmējums. Ar iepriekš bija skatījies kaut kur internetā tos zīmējumus, un dzīvē kaut kur redzēts, tā tiešām ir māksla. Es īstenībā uzskatu, ka varbūt pat vajadzētu vismaz kaut kādu atbalstu no pašvaldībām vai valsts, jo man kaitina, ka tu uzskati par kaut kādu huligānismu un sienu apgānīšanu vai kaut ko tam līdzīgu. Ir kaut kas, kas tiešām tā piesaistīnoši šodienas redzētā? Atsevišķi Kivi darbi varbūt. Kāds no tiem es teiktu? Magnefons. Piemēram tas, jā. Tavs novēlējums Kivi. Turpini to, ko tu dari, jo cilvēkiem patīk, man patīk vienkārši. Es neteikšu, es pats aizvējos mazliet ar grafiti, bet vienkārši Kivi, tu esi, tā kā mans elks. If you get in trouble, that just mean you fucking know. If you get in trouble, that just mean you fucking know.